Nu ko, dāmas un kungi, veči un veicenes, kā jūs redzat, es esmu atgriezies ar savu Volviķi pie meistara. Un ko tas nozīmē? Šito video droši vien visvairāk gaida tie, kas sēž mājās, tur muteris divi starp dzīvoklītī, tur caurām zeķiem, rauj zobiņas dīvānā un uzbļauj, māmu uzvar pelmeņus! Pie tiem, kam dzīve ir slikti, ja, kam viss ir pakaļā tos saucamos dīvānā pirdējus, un šitie te gaidīja šito video droši vien. Es tev teicu, ka tev tas Volviķis nojuks. Bet nē, īstenībā, ko mēs te esam atbraukuši? AliExpress noskatījās vidīku iepriekšējo, kur mēs safilmējām par to Volvo diagnostiku un vispārējo, un bija tik laipni un atsūtīja šitā te mega aparātu man, kuru man notestēt. Un kāpēc es atbraucu? Tāpēc, ka man nav pilnīgi nekāds sajēgs no šitā aparāta, tāpēc rekur vīrs, kurš ar to professionally nodarbojās, iedosim iztestēt šitā te aparātu, parādīt, kas, ko, kā viņš vispār jālieto, man reāli būs pašam savu diagnostikas mašīna, un lai parādītu, kas tur vispār jādara, un ko ar tādu vispār var redzēt, un kas ir ar manu Volviķi. Nu, Volviķi viss ir kārtībā, tā kā nebūs jums tās rokas berzēšanas, viss ir štokos. Jokoidi. Šitāds te joks nevar taisīt, kameras krīt un stikla šķīst. Jā, nu reku šitās te aparāts ir, mēģinās kaut ko te uzfilmēt. Starp citu, arī viņa kanālā būs šis tas, tur apakšā links būs aprakstā. Nevar jau te bārstīties ar svešām reklāmām, šitā reklāma ir... Nu kā, šitā mums teiks ir kopīgs pats, bet šitas te ir Blodens. Šitais te ir viens, otrs te ir. Jā, otrs bišķi pēc tam, jo man tā kā divas atsevišķas video vajag ielikt par viņiem. Sākumā šito te, kaut ko tur safilmēs. Nu, tad pakojam vaļā, King Bloodens. Jā, nu kaut kāda instrukcija tur arī ir. Jā, te ir, nu jā. Kaut kāds vērķis. Vērķis mums ir kārtībā. Es nezinu, kas viņai tur ir rakstīts, ka jāstum iekšā, ja jāvelk vai jāstum. Bet nekas cits, man liekas, te arī vairāk nebija. Te bija šitāds vadiņš. Nu, tas laikam lādējumais. Standartā, kas mums nāk līdz USB kabelis. No šito tīri lādē, ja, cik es saprotu. Jā, tas ir lādēšana, bet lādēšanas bloks no 220 tev jāpērk atsevišķi, tu vairs viņu līdzi nedod. Jā. Un tātad pilnētīgā diagnostika. Viņš nāk ārā, es domāju, ka viņš... Tas ir pats spraudnis, vienkārši viņš jau ieliekās. Iekšā nofiksējās, jā. Tev planšet tev līdzi. Zinu, es nesapratu, ko tad mašīnā bāž iekšā. Taču mašīnā ar kaut kas šito? Mašīnā bāžam šito iekšā. Kāpēc viņš te iekšā jāliek? Tas tev vienkārši, lai nepazūd. Viss saprot. Tad tur lādē, cik es saprotu. Es vakar īstenībā piemetu pie kompi, es domāju, nevar atbraukšu ar tukšu, jā, bet ne, viņam kaut 92 proči bija, tāpēc vairāk arī. Viņam ir gan lielais USB, gan tas ir teips C, ja kā jau visiem standartā, ja mazā planšetīte, viss ir kārtībā. Kas tam mums te ir līdzi viņam iedots? Tad viņam jābūt licenzētam. Tad, kas ir King Bloodens? Tas ir launch apakš uzņēmums. Tā tad reku mums ir licenze. Iekšā paroles kodi. Jā. To jau nevar rādīt, varbūt. Nu, tas tev vairs neko īpaši nespēlēt. Cita aparāta. Kas nospērs no paroles? Jā, aktivācijas kods. Bet es tagad nezinu, ko daram. Ja mēs tev viņu aktivizējam, tev 2 gadi viņš strādās licenze. Jā. Nu, pēc tam viņam vajadzētu turpināt strādāt bez licences. Jā. Bet mēs pastīsimies, vai viņš arī demo versijā neiet. Tā. King Bloodens S6 Smart Scan Tool. Jā, kas mums slēdzās mums iekšā. Jā. Pastīsimies demo versijā. Davai. Jo, ja mēs ievadīsim visus kodus iekšā, viņš jau uzreiz aktivizējās un tev viņš darba kārtībā. Jā, nu varbūt uzreiz man viņu nevajag darba kārtībā. Vai tu gribi šito te planšeti izmantot sev vai gribi to sev telefonu versijā? Ja šito atstās sev un to telefonu versiju kādam, nu arī varbūt, jā. Pišķikam vari pārdot. Arī izlozēt, uztaisīt, izlozīt. Visi parakstās un nolaiko un izdarās un izlozē. Te jau standarta ir angļu valoda, franču valoda, itāļu, portugāļu, ķīniešu, ruskīs. Latviešu droši, ka nebūs, ne? Latviešu nebūs un arī viņu nevajag. Latviešu tātad... Nu, lietas kā tev varbūt pašam ērtāk, lai saprastu. Mēs varam strādāt arī uz angļu valodu, jā, tad spiežam next.
Viņš jau gribēs atjaunot. Viņš sameklēja Wi-Fi tīklu. Tas sūdīgi redz, man liekas, ne? Es tagad domāju, viņš gribēs atjaunoties uzreiz. Tā, sistēma Wi-Fi. Nu, nezinu, tā, ja vajag, tad tik lietas varbūt iekšā, un tad es to mazāko vērtīti tur. Šito es paturēšu sev tīri. Kaut ko. Jebkurā gadījumā viņš jāizmanto, piemēram, tā, ikdienā izmantot telefons tev vienmēr būs līdzi, jā, teiksim, ceļa palasē kļūdas. Nu, šis te jau kā servisam mazam, teiksim, domāju, vai, teiksim, tā angļu valoda viņš izvēlās, viņš jau reiz grib internetu. Viņš grib uzreiz atjaunināties. Jā. Demo. Vieniem bija, ka varēja demo versiju. Nu, šitam varbūt nav tādas opcijas. Šitā. Nu, ja nav, tad nav. Tad maucam. Tā, paroles atkal tiek vadīts. Paroles tagad jāņem man. Labi, es te uzmaukšu pauzīt. Un tad, kad tiks klāt iekšā, aktivizējas, izdarīsies, un tad jau tālāk nav te jēgas stundu skatīt, kā paroles vada iekšā. Labi. Tā, nu visi update ir izdarīti, nolādēti, ieinstalēti. Tā, jā, internetu viņam nevajag vairāk, tagad var darīties tālāk. Spraužam to vērķi iekšā, kur ir viss tā kā diagnostikas sistēmā. Bliezīs iekšā to, un tad skatīsimies, ko tur redz. Aparāts. Vlogo. Vlogers vlogo. Vlogojam, aiziet. Stutē kaut kā kā tev tur vajag stutēt. Īstenībā man arī vajag traipudiņu nopirkt. Jā, nu tātad te jau mums ir atkal OBD variants. Ka viņš pats automātiski meklē. Palaidīsim. Lai to akumulatoru nesēdina, jā. Tātad pirmais ir ātrais ar OBD. Tātad viņš meklē uzreiz protokolus, pa kādiem savienās, tad šasies numuru volīķa momentā nolasīja, atkal kļūdu nav, complete, tātad 12 dzīvos datus var uzreiz, tātad volīķiem tev 12 dzīvos datus viņš piedāvās. Nezinu, pārējā mašīna droši kā vairāk, jā. Tātad šeit mēs vairāk pat nekur, labi, varam uzspiest enter. Nu, tieši tas pats, kas tam mazajam, jā, uz telefonu. Viss praktiski tas pats, tikai tev jau ir savs ekrāns. Jā, tev nevajag telefonu, šitā nevajag. Skan. Tātad šeit jau pa mašīnām ir pilnvērtīgāks Amerikāna, Eiropa, Āzija. Tad var paņemt Eiropu. Jā, sameklējam jau smuki rekur jau Volvo. Jā. Connected. Valodas ir angļu, vācu, krievu, ķīniešu, protams, standartā. Tā kā var izmantot. Nekāda problēma nav. Tātad šeit jau mums iedod jau tātad šasijas numuru, modelis, ražošanas gads un dzinēja numuru. Tātad te informācija tev jau šitās iedod vairāk. Tātad pamat datu bāzi jau tev iedod uzreiz, jā. Hilt report, tātad sistēma scan, sistēma selection, tu var izvēlēties pa jau rekur pa atsevišķi pa sistēmām jau, jā. Tātad tev vairāk, piemēram, tur mums ABS bija jāno, tātad pastamies, ko mums te ir uz ABS, modulu informācija, jā. Te jau vieglāk man strādā, te jau kā launch darbojās, jau, jā, bišķiņ, jā. Tāpēc kā tātad te jau viss ir, un ņemam uzreiz sistēmu scan. Uzreiz visu mašīnu viņš tūlīt noskanēs, un parādīs tev visus blokus, kas tev ir aktīvi. Jā, tātad te jau viss viņš aidā. Es teikšu tā, lasa ļoti ātri, strādā ļoti ātri, jā. Jā, tas ir 30% jau skandīgi, subwooferis, nu, viss, kas mums ir. Kas ir aprīkots, tas mums ir aprīkots, kas nav, tad viņš parāda not, jā. Tā bloka mums nav. Tādā ziņā tu uzreiz zini, cik tev bloku ir, un kas tev strādā, kas nestrādā. Diesel engine, Rear Electric, Power Set, Driver Room, SRS, audio modelis, klimata kontrole, telefonu moduļi, klimati, antenas, kādi ir, passenger door. Te viņš vienkārši pārbauda
kas tev ir aprīkots. Tad tam diezgan smuki ir tātad skenē mašīna, jā, un ieķeksē ar zaļo visi modeļi, kas te bloki, jā, pārbūt jums šito funkciju. Man laučam bišķi savādāk ir, bet, praktiski primāri darbojas tieši tāpatās. Tā kā varbūt, subscriberī, lai nopērk, varbūt, ka ķīnieši iedod kādu atlaižu kodu. Jā, links būs aprakstā, arī tur kaut kāds atlaides bija. Varbūt kādu iedod kādu 10% atlaidi, jā. Savā kanālā es pielikšu salīdzinājumā klāt, uzlikšu launču lielo salīdzināšanā, jā. Tātad te viņš nolasīja pa blokiem, jā. Tātad zaļi ķeksīši mums ir zaļi, jā, un te reku blokos ir sarkani, ir kļūdas iekšā. Uzspiežam Enter, cemu. Un cemā mums jau ir kaut kādas 5 kļūdas parādījušās, tā izskatās. Tātad antena, signāls kaut kas tev no alternators, electric fault, control mode ģeneratoram kaut kas bijis. Tev nav aķis bijis nosēdies, vai nesi kaut ko startējis, vai ģenerators tā kā slāda. Viss normāli rāda. Jā, tātad uzreiz var apstīties, jā. Tātad reportu var uzspiest, aizējam atpakaļ, jā. Un te jau mums ir vairāk. Tev bija tā, jā, 12, te jau mums ir redzot. Kondiška spiedienu jau redzam, jau 5 akselatoru redzam, jā. Gaisa daudzumu mērījumu, āra temperatūru, atmosfēras sensoru, bateriju redzam un arī varam kombinācija. Te mēs varam uzspiest vienkārši uz grafika. Ļoti labi arī grafiki, jā, tad uzspiežam. Viss reaģē. Jā. Tik daudz, ka mazā tātad zinējs, breakeri, piemēram, pat bremžu slēdzes, jā, on, off, engine, vakumi, intake, master flow, raila presūra, tātad degvielas spiediens, jā, tātad smuki varam redzēt. Ja kāda sprausla mums raustās, jā, tātad atkal lasa ļoti labi. Tātad šī te mums ir pilnvērtīgākā jau diagnostika. Es domāju, ka pilnīgi ierakstīt varam, visus atņemam. Tā kā jūs man sapratāt, jā? Pārāk garu šito te neļarkstēšu, bet aparāts labs ir, jā. Aparāts ir labs. Tā kā linki aprakstā, skatāties, iečikojiet, iesakām. Tieši tā. Un tā tālāk. Viss, davai, pietiks šoreiz, čau. Spēlēties. Pietiks spēlēties.